Ūdens ir plaši sastopams, caurspīdīgs šķidrums, kuram nav ne garšas, ne smaržas. Tā ir ķīmiska viela, kur sastāv no ūdeņraža un skābekļa. Tā ķīmiskā formula ir H2O. Ūdens ir visas dzīvības pamatā, tādēļ iespējams tas ir visvērtīgākais šķidrums pasaulē. Liepājas iedzīvotāji dzeramo ūdeni saņem no pašvaldības uzņēmuma Liepājas ūdens. Un tas ir tīrs un kvalitatīvs. Liepājnieki var būt pārliecināti, ka ūdens, kas tiek iegūts artēziskajos urbumos, Otvaņķos un Aizterē, pa kvalitatīvām caurulēm nonāk atdzaužošanas stacijā, kur tas tiek attīrīts no dzeles un duļķiem, uzglabāts rezervāros, lai pēc nepieciešamības iedzīvotāji katrs savām vajadzībām to varētu paņemt. Te mēs tātad varam redzēt mūsu to gala produktu. Mēs visu laiku esam runājuši, cik mēs labi attīram to ūdeni, atdzelžojam, bet te var aplūkot tieši to, kas paliek pāri no mūsu attīrītās nogulsnes. Tātad, ja sākotnēji vidējā dzelzs koncentrācija ūdenī ir 1 mg litrā, tad gada laikā mēs attīram apmēram tīro ūdeni no 3 tonnām dzelzs. Tas, protams, ir tā saucamais sausais atlikums. Ja? Tur tas produkts ir sarežģītāks un tās nogulsnes ir vairāk. Bet, principā, ja mēs ņemam, tad tiek attīrīts ūdens 3 tonu apmēra no dzelzs gada laikā. Bet kādēļ ūdens jāatdzelžo, ja reiz bieži vien cilvēku organismos trūkst dzels un viņi par bargu naudu aptiekās pērk dažādus produktus, lai organismu nodrošinātu ar nepieciešamo dzels daudzumu? Šī ir tehnoloģiskā attīrīšana, jo, kā jūs redzējāt, šīs nogulsnes nenokļūst tātad maģistrālajos cauruļvados, ne arī mazāk diametra cauruļvados, kā arī nenokļūst mūsu veļas mašīnās un dušās. Tas ir komplekss. Tur tā nevar izteikt to dzelzi, bet gan sulfāti, gan chlorīdi, gan cietība, gan tas viss kopā dod zināmu buķeti, kas katram ūdenim ir atšķirīgs. Varbūt lieki atgādināt, un tomēr ir ļoti svarīgi cilvēku veselībai, lai dzeramā ūdens sastāvā būtu dabīgās minerālu vielas, kas trūkst pilnībā attīrītam jeb destilētam ūdenim. Turklāt dabīgi iegūtas minerālu vielas nevar kompensēt ar uzturu bagātinātājiem. Liepājas ūdens atšķiras no dzeramā ūdens citās Latvijas pilsētās, jo Liepājā ūdeni miksē gluži kā kokteili, lai iegūtu labas garšas un sastāv īpašības. Liepāja saņem ūdeni no 3 horizontiem. Vienā horizontā, ir vairāk sulfāti, otrā tie sulfāti ir mazāk zem normas. Tātad mēs, zinot, kuri urbumi ir kurā horizontā, ieslēdzam dažādu skaitu urbumu vienā horizontā un citādu skaitu urbumu otrā horizontā, lai gala rezultātā iegūtu parametru atbilstoši normai. Liepājas ūdenim Mentas ielā ir 4 rezervāri, kuros var uzkrāties dzeramā ūdens daudzums, kāds vidēji nepieciešams Liepājai vienas diennakts laikā. Liepājnieki dažādās diennakts stundās patērē dažādu ūdens daudzumu, un cik patērē, tik aktīvi arī strādā dziļurbumu, lai rezervāros būtu ūdens uzkrājumi. Tagad mēs redzam, kā šeit no artēziskiem urbumiem šeit rezervārā saplūst viss ūdens iekšā, kas pēc tam tālāk tiek padots uz pilsētu, un kur šeit viss, tas uzkrājums veidojās uz kaut kādām zināmam laika periodam. Vakar stundās, kad, cilvēki aiziet gulēt un pēc tam samazinās ūdens patēriņš naktī, tad arī, tiek no artēziskiem urbumiem tas ūdens mazāk pumpēts šeit uz rezervāriem. Attiecīgi no tā, cik, iet uz pilsētu prom. Apmēram, pa nakti uz kaut kādiem 100 līdz 140 kubiem stundā aiziet, un tad arī apmēram to daudzumu mēs pumpējam šeit uz rezervāriem. Atslēdzam, daudzumu akus nost un strādājam mazāk aku skaits, un padonam to ūdeni tāpat šeit uz savu rezervāru. Kā jau esam stāstījuši, visa pilsētas ūdens saimniecība ir saslēgta vienotā sistēmā un izmantojot modernas tehnoloģijas vienu vietu viegli pārskatām. Turklāt visu diennakti tai seko līdzi operators.